Mūsu jaunajā programmatūras versijā esam iekļāvuši jaunu funkciju pie naudas inkasācijas, jeb klientiem nereti ir nepieciešamība pie inkasācijas norādīt inkasācijas iemeslu. Un tad šeit attiecīgi no sākuma ielikšu maiņas naudu, lielāku kā parasti. Gadījumā, ja ir klients un klienta nepieciešamība šo naudu tā kā dienas laikā izmaksāt klientiem. Ir loks arī pie iemesla norādīšanas pašai naudas ielikšanas funkcijai, bet tas nav redzams drukātajā čekā un arī elektroniskajā čekā portālā. Bet šo iemeslu tā kā ir iespējams ievadīt. Tālāk iesim uz naudu kasē un izņemsim ārā naudu. Ievadīšu, teiksim, piemēru, ka tiek inkasēta pensija klientam, un te pie lodziņa mēs varam vai nu skenēt ar QR kodu svītru kodu kādu klienta informāciju, vai nu to ierakstīt iekšā tā kā manuāli ar kādu klienta numuru vai personas datiem. Un attiecīgi redzam, kad čekā šī iemesla funkcija ir iedrukājusies.